Es esmu Gatis Kalniņš, šī uzņēmuma iepirkumu speciālists un noliktavas vadītājs. Strādāju šajā uzņēmumā jau 12 gadus. Atbildu par apšu sēklu iepirkumiem, kā arī par noliktavas darbību. BioVenta ir viens no lielākajiem Baltijā biodegvielas ražotājiem, vienīgais Latvijā. Ražo biodīzeļu degvielu, pārstrādā rapšu sēklas eļļā, no eļļas ražo biodegvielu. Par cik mēs esam liels un augošs uzņēmums, tad mūsu kravu apgrozījums paliek aizvien lielāks. Un, protams, mūsu vieta teritorijā ir ierobežota, kurā var atbraukt mašīnas un nostāties. Un līdz ar to saskārāmies ar jautājumu, kad ļoti daudz šoferu, ļoti daudz mašīnas un gribējās to kaut kā sakārtot, lai būtu informācija noliktavē par to, kas ir atbraucis ārpusē un jau gaida. Un arī šoferi saņemt atpakaļ kaut kādu atgriezenisko saiti. To, ka viņš ir reģistrējies un viņš var droši noparkoties jebkurā brīvā vietā, ka viņam nav jāstāv fiziski rindā. Un kad viņu izsauks tajā brīdī, kad viņš būs nepieciešams tieši viņa kravu izkraut vai iekraut. Līdz ar to sakārtot šo te kravu vadības sistēmu izveidot, lai būtu kārtība tajā visā, lai nebūtu tā, ka šoferis tikai, ja viņš fiziski stāv rindā, ja viņš stāv fiziski rindā, tad viņš jūtās drošs, bet ja viņš nav fiziski rindā, tad viņš jūtās, ka viņš kaut ko palaidīs garām. Tagad mums ir izveidota šī sistēma, kad šoferis var attālināt savu telefonu, piereģistrēties un pat mēs saņemam informāciju par to, ka viņš ir ieradies, ko viņš ir atvedis un savukārt varam atgriezeniskā nosūtīt viņam informāciju par to, ka lūdzu brauc iekšā vai viņš arī redz informāciju, cik mašīnas viņam produktā ir viņam rindā priekšā. Tādā veidā esam uzlabojuši šo te informācijas apriti par to, kas notiek ar atbraukušajām mašīnām, starp to, ko mēs varam pieņemt tajā brīdī. Ir tā, ka mēs atrodamies tur, kur mēs atrodamies. Kādreiz, kad cēla rūpnīca, protams, bija mazāk šīs mašīnu transporta plūsma, esam attīstījuši dažādas produktus, līdz ar to ir vairāk autotransporta pārvadājumu. Viņi kļūst vairāk, jo katram produktam ir vairākas mašīnas, protams, un gan atbrauc kravas, gan aizbrauc kravas. Līdz ar to tā vieta ir tik, cik viņas ir. Lai risinātu šo te problēmu, kad šoferis var stāvēt arī kaut kur citur, tad mēs griezāmies pie SIA Enter ar tādu interesi, ka būtu, jo mēs bijām dzirdējuši, ka arī Latvapsī ir šāda sistēma izveidot, un tad uzsākām šīs sistēmas izveidi. Esam veikuši pirmo posmu. Iesim arī tālāk, attīstīsim viņu vēl uz priekšu. Viens no galvenajiem, ko mēs saņemam ar autotransportu, ir rapšu sēklas. Tāpat mēs saņemam arī dažādas šķidros produktus, tās pašas eļļas mēs piepērkam vēl klāt. Tāpat arī lietoto cepam eļļu. Ir dažādi produkti, kas mums brauc mašīnās, un, protams, arī mūsu saražotais gatavais produkts, kas šī gadījumā ir gan rapšu rauši, gan rapšu biodīzeļu degviela, glicerīns. Viss šīs kravas arī brauc ar autotransportu prom no mums, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi arī tad, kad mums ir noslēgti šie kontrakti ar dažādiem uzņēmumiem, kas pērk no mums biodegvielu, un viņi katrs sūta savu šo autotransportu, tad, lai vismaz būtu noteikta rinda un noteikta kārtība, tad mēs izveidojam šo te rindu vadības sistēmu. No rapšu mašīnas mums ir gadījies, ka mums dienā ir 70, 80 mašīnas dienā. Tas ir neskaitot cisternas un šķidrās kravas. Bet, ja mēs paņemam visu kopā, tad es domāju, ir dienas, kad mēs apkalpojam ir 100 mašīnām dienā. Process ritēja dabīgi savu gaitu. Šoferi brauca, stāvēja viens aiz otru rindā, un, protams, bija kaut kāda arī vienam ar otru strīdi. To, kurš pirmais ir atbraucis un kurš pirmais ir apstājies. Bet tagad ir vismaz tā, ka katrs ir piereģistrējies un viņš ir droši par to savu vietu, kur viņš ir ieņēmis šajā rindā. Vairāk tā domstarpība nav. Un arī
Mums pašiem ir daudz vieglāk, jo mēs jau operatīvi noliktavas pārziņas jau datorā redz visas mašīnas, kas ir atbraukušas, ar kādu produktu viņas ir atbraukušas. Un viņš ar vienu spoku spiedienu palīdzību nodot informāciju šoferim un arī apstāsts posterim, ka šī mašīna var tikt ielaist teritorijā, saņemt kravu vai piegādāt kravu. Pašlaik ir tā, ka mēs esam rindvadības sistēmā ieviesuši pirmo posmu, tātad mums ir iespēja reģistrēties uz vietas kioskā, saucamajā, vai arī attālināti, bet pagaidām ar Android vidas telefoniem. Nākošais posms, ko mēs plānojam ieviest, ir iOS vidas telefoniem. Un tad jau mēs domājam izsūtīt visiem saviem sadarbības partneriem informāciju, kad viņi droši var dot šoferiem jau laicīgi, kad šoferis tuvojās bioventē, viņš var iereģistrēt savu kravu, savu ierašanos, un mums ir skaidrs, ka viņš ir šeit, un kad mēs varam to ar viņu rēķināties, vai nu, ka viņš ir atvedis, vai nu, ka viņš ir atvedis pakaļ. Protams, mēs esam ņēmuši vērā to, lai nav tā, ka šoferis ir 50 km no mums un jau iereģistrējies. Šeit darbojas arī geolokācijas princips, kad šoferis var piereģistrēties, ja viņš atrodas 2 km 3 attālumā no bioventas, tad viņš var iereģistrēties attālumā. Bet viņš var atrasties jebkurā stāvlaukumā brīvā, kas ir pilsētas teritorijā šajā attālumā no mums. Protams, kad šoferi pirmais, kad viņiem lika pildīt, viņi prasīja, kas tas tāds ir un kāpēc. Bet tagad jau šoferi ir tik ļoti pieraduši, kad, protams, viņi tie, kas zina un brauc regulāri, viņi izmanto tiem, kam ir Android vidē attālināti. Tiem, kuri tik ļoti nedraudzējās ar telefonu, viņi reģistrējās kioskā, bet viņi arī ļoti apmierināti ar to, ka viņi zina, ka viņš ir iereģistrējies, un viņam vairs nav jāstrīdās ar citu šoferi, vai tu biji pirmais, vai es biju pirmais, un viņš ir rindā, un viņš arī telefonā saņemt, var paskatīties vienmēr, cik viņam rindā vēl ir priekšā mašīnas pirms viņa. Jā, man teiksim, tā arī bija viena no problēmām, ko mēs tā kā risinājām, ka lai šie mūsu noliktavas pārziņi zinātu to, kas mums notiekās ārā, ja pirms tam bija atbrauca mašīna pie sarga posteņa, un sargs tad zvanīja noliktavas pārziņiem, teica, ir ieradusies tāda un tāda mašīna, un nevienmēr bija ļoti laba komunikācija, ka šoferis var pateikt sargam, ko viņš, kamēr viņš pasaka viņam, tikmēr sargs ir aizmirsis un otrādi un neprecīzi. Tagad ir tā, ka šoferis pats ievada informāciju par savu atrasto kravu, un noliktavas darbinieki to redz, un viņiem ir savlaicīga informācija, viņi ļoti ir apmierināti, ka viņiem vairs nav jāzvana, jāsaņem un jāmeklē riņķi, pēc tam, jo tagad arī šī sistēma ir atļāvusi to, ka katram šoferim darbinieks sēd telefonu numuru, un pirmkārt viņš var savu sistēmu nosūtīt uzaicinājumu iebraukt, vai ja viņam ir rodās kaut kāda nestandarta situācija, viņš ar šo telefonu numuru, viņš var pazvanīt šoferim un ar viņu sarunāt, vai no ka viņš brauc vēlāk, ātrāk, vai kaut kas mainās situācijā. Tā kā ir pieejama informācija, viņi ļoti apmierināti un ar sistēmu daudz ērtāk strādāt, nekā pirms tam vienkārši saņemt no apsardzes zvanu par to, ka tur ārpusē stāvlaukumā kāds gaida iebraukšanu vai izbraukšanu. Tieši sastāstis starp to kravas ierašanos brīdi, lai saņemtu noliktavas pārziņu, kur tālāk jau organizē kravas izkraušanu vai kravas saņemšanu. Jā, protams, ir arī jāpiemina fakts tāds, ka mūsu brauc gan latviešu tautības šoferi, krievu tautības šoferi, lietuvieši, poļi, gadās arī kāds igaunis. Protams, ka ne visi šoferi māk komunicēt kādā citā valodā, izņemot viņu dzimto valodu. Tagad vismaz ir tas daudz vienkāršāk, jo gan aplikācijā, gan kioskā ir iespējams izvēlēties valodu. Mēs esam izveidojuši 6 valodas - latviešu, angļu, krievu, lietuviešu, igauņu, poļu. Un līdz ar to šoferim arī mazāk stress, viņš uzreiz izvēlās, viņš ir poļu valodā, viņam ir skaidrs, ka viņi prasa telefonu numuru, kravu, ar tā viņš reizēm pat nevar pateikt ne angliski, ne krieviski, kas viņam ir īsti kravā. Un savukārt mūsu noliktavas darbiniekiem ir skaidrs, ko tad viņš ir atvedis. Bet vai pēc kā viņš ir atbraucis. Ja? Tā kā mums ir tādā ziņā arī kārtība iestājusies. Jā, man šī bija dzīvē pirmā sistēma, kuras ieviešanā es piedalījos, kas ir saistīta tīri ar IT jautājumiem, jo es pats dzīvē neesmu
tāds liels IT jautājumu speciālists. Bet no sākuma likās, ka tas viss būs grūti un kā mēs ar to tiksim galā, bet solis pa solim un viss bija kārtībā un ļoti laba komunikācija un atsaucība un līdz ar to vienmēr varējām pateikt, ko mēs gribam un mūs saklausīja un izveidoja un uztaisīja. Tā kā viss jautājums diskusiju ceļā mēs esam atrisinājuši, izdomājuši un ieviesuši tā, kā mēs gribam. Jā, es varam rekomendēju arī citiem uzņēmumiem izvēlēties šo te rindu vadības sistēmu Leyline, jo, ja jums ir skaidrs pašiem, ko jūs gribat ieviest, jūs varat skaidri definēt savas prasības, tad ir skaidrs, ka šis uzņēmums jums to palīdzēs ieviest, un jūs vienmēr varēsiet ar viņiem pārnāt, ko jūs gribat pamainīt vai savādāk, un neviens mums pretī nerunās un teiks, labi, mēs to izdarīsim un ieviesīsim. Tā kā vislabākā atsauksme un mums patīk sadarboties, un mēs arī turpināsim sadarboties, ja mums jau ir paredzēts, ko mēs attīstīsim tālāk šajā sistēmā. Tā kā, apmēram tā.